Labvakar, mazie un lielie pasaku draugi. Jau pēc īsa brīža sāks skanēt šī vakara pasaka, tā būs Brēmenes muzikanti, bet līdz tam vēlos atgādināt, ka man ir 3 Latvijas skolas somas nodarbības. Pasakas no pirmsākumiem līdz mūsdienām 1. 9. klasei, Latvijas radio 100 5. 12. klasei un Vilis Plūdons 151. līdz 12. klasei, atbilstoši vecuma grupai es nosaku šīs programmas sarežģītību. Bet pašiem mazākajiem man piedāvājumā ir 3 izrādes, kur pazudis vilks, Trakā diena pilī un jaunā izrāde Spoki. Šobrīd vietas ir vēl aprīlī un maijā, un rezervācija turpinās līdz pat šī gada beigām, decembri ieskaitot. Bet tagad šī vakara pasaka. Brēmenes muzikanti. Kādam vīram bija ēzelis, kurš ilgus gadus neapnicis bija nēsājis labības maisus uz dzirnavām, bet vecumā viņa spēki sāk izsīkt, un viņš vairs nebija noderīgs grūtajām darbām. Vīrs tagad sāka domāt, kā ietaupīt to barību, ko pēd ēzelis. Ēzelis nomanīja, ka vairs nebūs labi, tādēļ aizbēga no vīra un devās prom uz Brēmeni, kur viņš cerēja kļūt par pilsētas muzikantu. Gājis kādu gabaliņu, viņš redzēja ceļmalā guļam medību suni, kas smagi elpoja un bija galīgi piekusis. Ko tu tā els, pakan? Ēzelis prasīja. Ak, esmu kļuvis vecs un topu ar katru dienu nespēcīgāks, un atteica. Medībās vairs nevar tik žigli paskriet, tādēļ mans kungs mani gribēja nosist. Tikko paguvu no viņa aizmukt. Nezinu, kā tagad nopelnīšu sev maizi. Vai zini ko? Ēzelis ieteicās. Es dodos uz Brēmeni, lai kļūtu par pilsētas muzikantu. Nāc man līdz par palīgu. Es spēlēšu cītaru, bet tu sitīsi bungas. Suns bija ar mieru, un abi viņi gāja tālāk. Vēl pēc kāda laiciņa viņi sastapa ceļmalā kaķi, kas tupēja pavisam saviebies. Kas tad tev, ņurātāji, noticies, ka esi tik bēdīgs? Ēzelis prasīja. Kas tur par prieku, ja pavisam vairs neveicas? Kaķis atbildēja. Tā kā esmu vecs, mani zobi kļuvuši trulāki, un man pašam vairāk paprātam sēdēt aizkrāsnē un ņurāt, nekā skraidīt pakaļ pelēm. Saimniece gribēja mani noslīcināt, es izspruku no viņas nagiem, bet nu pats nezinu, ko iesākt, kā pelnīt savu pārtiku. Nāc mums līdzi uz Brēmeni. Tu taču proti spēlēt nakts mūziku. Salīgsim tur par pilsētas muzikantiem. Kaķim šis padoms patika, un viņš gāja līdzi. Pēc tam visi 3 bēgļi gāja garām kādām mājām, kur uz vārtiem tupēja gailis un dziedāja pilnā kaklā. Tu jau aizbļaus visiem ausis, Ēzelis teica. Kas tev noticis? Dziedādams es esot vēstījis jauku laiku, gailis sacīja. Saimniece tāpēc bija stājusies pie veļas mazgāšanas, bet nu nevar izšāvēt un dusmojas. Rīt svētdienā viņai būs viesi, tādēļ likusi ķēkšai mani nokaut zupai, bet man vēl negribas zaudēt savu galvu, tādēļ arī pirms nāves vēl kliedzu, cik spēju. Ko tu, sarkans seksti, te par niekiem klaigā, teica Ēzelis. Nāc labāk mums līdzi uz Brēmeni, tur tev klāsies labāk nekā zupas katlā. Tev ir laba balss, tādēļ mums visiem kopā iznāks jauka muzicēšana. Gailim patika šāds piedāvājums, un viņi visi 4 kopīgi gāja tālāk. Bet vienā dienā Brēmene nebija sasniedzama. Pret vakaru draugi nonāca mežā, kur viņiem nācās pārnakšņot. Ēzelis ar suni nometās pie kāda liela koka, kaķis ielīda zaros, bet gailis uzlaidās pašā koka galotnē, jo tur bija visdrošāk. Bet pirms aizmigšanas viņš pēc veca paraduma palūkojās vēl apkārt. Gailim likās, ka tepat netālu deg uguns, tādēļ viņš uzsauca saviem biedriem, ka tepat tuvumā esot kādas mājas, kur logā spīdot svece. Tad jau mums jādodas uz turieni, jo te nav visai teicama nakts guļa, Ēzelis teica. Suns arī bija ar mieru. Tur visādā ziņā dabūšot kādu kaulu vai atradīšot pat kumosiņu gaļas. Tādēļ visi devās uz to pusi, kur spīdēja uguntiņa. Uguntiņa kļuva arvien gaišāka, arvien lielāka, beidzot viņa nonāca pie spilgti apgaismotas laupītāju mājas. Ēzelis kā lielākais piegāja pie loga vistuvāk un ieskatījās iekšā. Ko tu tur redzi, pelēci? Gailis prasīja. Ko es redzu?
pārjautāja ēzelis. Es redzu apklātu galdu, kas apkrauts ar visādiem ēdieniem un dzērieniem, un laupītājs sēž visapkārt un mielojas. Mums arī derētu krietnes vakariņas, Gailis noteica. Jā, nebūtu peļami pamieloties tur viņa vietā, ēzelis atteica. Biedri savā starpā apspriedās, ko iesākt, lai izdzītu no mājiņas laupītājus. Beidzot viņi nosprieda, ka ēzelis pacelšoties pie loga uz pakaļkājām, suns uzliekšot ēzelim mugurā, kaķis uzrāpšoties virsū sunim, bet Gailis uzlaidīšoties uz kaķa galvas. Kad visi bija tā sastājušies pēc dotās zīmes, viņi reizē iesāka muzicēt. Ēzelis bļāva, suns rēja, kaķis ņaudēja, Gailis dziedāja. Izsituši logu, viņi metās istabā. Laupītāji briesmīgi izbijās no trakā trokšņa, uzlēca kājās un aizbēga uz mežu. Bet mūsu 4 draugi nosēdās pie galda, ņēmās mieloties un ēst, it kā būtu badojušies veselu mēnesi. Pāēduši krietnes vakariņas, muzikanti nodzēsa ugunis un sameklēja guļas vietas, kā jau katrs bija pieradis. Ēzelis nolikās uz saslaukām, suns aizdurvē, kaķis saritinājās pie pavārda siltajiem pelniem, bet Gailis uzlaidās uz plauktiņa. Visi no tālā ceļa bija krietni noguruši un tādēļ drīz vien aizmiga. Kad pusnakts bija pagājusi, laupītāji no tālienes sāka skatīties uz savu māju un neredzēja vairs uguni. Viss likās klusu, tādēļ laupītāju virsnieks teica: Mums nevajadzēja tik muļķīgi bēgt. Viņš lika vienam no laupītājiem aiziet un izzināt, vai tur vēl kāds atrodas. Atsūtītais ārpusē paklausījās, bet viss bija klusu. Viņš iegāja virtuvē aizdedzināt uguni. Ieraudzījis kaķa zvērojušās acis, laupītājs tās noturēja par oglēm un šāva tām klāt skaliņus, lai aizdedzinātu. Bet kaķis nebija uz jokiem. Ielēca viņam acīs, spļāva un skrāpēja. Laupītājs briesmīgi izbijās, skrēja laukā pa durvīm, bet aizdurvē guļošais suns uzlēca un iekoda viņam dilbos. Kad laupītājs skrēja gar saslaukām, ēzelis tam krietni iespēra ar pakaļkāju. Gailis no trokšņa pamodās un sauca: Kikerikū! Laupītājs skrēja atpakaļ pie virsnieka, cik jaudāja un stāstīja: Mājās pie pavārda nometusies briesmīga ragana. Viņa mani apspļaudīja un saskrāpēja man ģīmi ar saviem asajiem garajiem nagiem, bet pie durvīm stāvēja vīrs ar nazirokā un iedūra man kājās. Turpat bija nometies kāds briesmīgs nezvērs, kas sāka mani daudzīt ar koka vāli. Vēl kāds sargs bija nolikts kaut kur uz jumta. No turienes viņš sauca, lai tikai padodot arī viņam, bet es liku projām, ko nagi nes. Pēc tam laupītāji savā mājā vairs nedrīkstēja rādīties. Visiem 4 Brēmenes muzikantiem te ļoti labi patika, tā ka viņi no šejienes nemaz vairs negāja projām. Beidzamais, kas man to stāstīja, apgalvoja, ka viņi vēl tagad tur dzīvojot. Bet vai jūs Rīgā esat redzējuši pieminekli Brēmenes muzikantiem? Aiziet apskatīties, tas ir Pētera baznīcas otrā pusē. Bet šonakt ar labu nakti!